Nu, labi, mēs sāksim mūsu otro Zoom nodarbību. Korāla biznesa startup. Tātad šodien ir 3. janvāris. Apsveicu visus ar jaunā gada sākšanos. Ceru, ka visi mērķi un apņemšanās viss jau ir pašam priekš sevis nodefinēts un esam gatavi jaunam, skaistam, veiksmīgam gadam. Jā, tā kā gadu sāksim ar biznesa startupu, jā, šo te otro nodarbību, kurā mēs apskatīsim 4 tēmas. Tāpēc centīsimies virzīties cauri diezgan lielā tempā. Ja ir kādi jautājumi, tad droši rakstam chatiņā, jā, rakstam un komentējam vai jautājam. Centīsimies arī uzreiz atbildēt. Tāpat arī droši tie kolēģi, kas man ir pievienojušies, kas jau ir ilgāku laiku, tātad darbojās, droši var mani pakomentēt un pakoriģēt arī, ja es kaut ko esmu aizmirsusi, jā, manās tēmās. Tā kā visi ir laipni aicināti, jā, iesaistīties. Un, protams, būs pieejams arī ieraksts tiem, kas šodien nevarēja pievienoties šajā laikā. Jā. Tā kā vari slēgt nākamo slaidu. Tātad pirmā tēma mums šodien būs par Korāla tātad biznesa akadēmiju, par nu, tātad, to, ko tad priekš mums ir sagatavojusi Korāla kluba kompānija, parūpējoties par jaunajiem kluba biedriem. Jā, Juri, vai tu vari pārslēgt slaidu? Jā, tad Korāla kluba biznesa akadēmijas iespējas. Es arī ļoti gribētu, lai man būtu iespēja nošērot ekrānu, jo tad es arī jums praktiski uzreiz parādītu, kāda tad izskatās šī te, tātad Korāla kluba biznesa akadēmija. Tā ir tātad atsevišķa mājaslapa, kas ir paredzēta tieši tātad apmācībām. Ja? Tieši apmācībām jaunajiem arī kluba biedriem. Un, protams, ne tikai jaunajiem, bet es ticu arī, ka mums vecajiem, ja, kas jau kādus gadus ir Koraļa klubā, būs šeit interesanti šo te mājaslapu apmeklēt, jo pēdējo gadu laikā ir notikušas ļoti nu, teiksim, lielas transformācijas. Šī mājaslapa ir atjaunota, apdeitota un tiešām uztaisīta tāda ļoti pārskatāma un ļoti ērti lietojama. Un, ja kādreiz informācija bija vairāk krievu valodā, tad šajā mājaslapā, tad šobrīd jau mums ir nu, pieejamas apmācības latviešu valodā. Un iesaku noteikti visiem jaunajiem cilvēkiem iziet cauri šīm te apmācībām, jo apmācību beigās tiek izsniegti arī certifikāti. Ja? Un šie certifikāti mums dod noteiktas arī priekšrocības, par kurām es pastāstīšu nedaudz vēlāk. Bet šeit es jums parādīšu, jā, ka tātad mājaslapas adrese ir cba.koralsvītriņaklubu.com. Ja? Tātad tā ir šī mājaslapa, un jūs varat izvēlēties, protams, arī savu valodu, jo informācija ir pieejama tajā pat laikā arī angļu valodā, ir pieejama dažādās tātad citās valodās. Viss, kas ir nepieciešams, lai varētu pievienoties šai mājaslapai, ir kluba numurs. Ja? Netiek pat prasīts reģistrēties par izplatītāju, lai varētu nu, tātad uzsākt apmācības Korāla biznesa akadēmijā. Ir kaut kādas, nu, teiksim, sadaļas, kas ir slēgtas, ja jūs neesat izplatītāja statusā, bet, nu, teiksim, kaut ko jau jūs varat uzsākt apmācīties. Man gan arī neatsūtīja precīzi, kam ir, teiksim, šīs, kurām sadaļām ir slēgtas piekļuves, bet noteikti to var pārbaudīt jaunie cilvēki. Ja? Bet jebkurā gadījumā, ja jūs esat nolēmuši veidot šo te lietu vai kā papildus ienākumu vai kā savu pamata nodarbošanos, tad noteikti ir vērts vienkārši iesniegt šo iesniegumu, ko iepriekšējā nodarbībā rādīja Juris, ja, par pāriešanu tātad izplatītāja statusā. Nu, lūk, un pirmais, ko mums piedāvā tātad Korāla biznesa akadēmija, tās ir tātad uzlabot un apgūt šīs te
jaunās profesijas pamata prasmes, tātad profesija, kas saucās tīkla mārketinga profesionālis, ietver noteiktas tātad prasmes. Un šeit mēs varam redzēt, ka mums ir tātad vairākas sadaļas. Ja? Tātad mums ir par mērķu uzstādīšanu, darbs ar kontaktu sarakstu, darbs ar iebildumiem, ja? Un tipiskākie iebildumi. Uzaicināšana uz tikšanos, biznesa tikšanās novadīšana, jaunā partnera starts un apmācības. Un tātad darbs arī ar klientiem un par sociālajiem tīkliem. Tātad ir atsevišķa sadaļa un darbs ar pasākumiem. Nu, lūk, tā kā izejot cauri visiem šiem soļiem, ja, jūs būsiet jau iegūši īstenībā ļoti daudz informācijas, nu, tātad ar ko vispār sākt. Un es atvēršu arī vaļā. Tātad katra šī sadaļa ietver tādu kā prezentāciju, kuru ir izlasīt ļoti viegli un ērti un ar lieliem burtiem. Ja? Tātad šeit ir nu, aprakstītas šīs te lietas, kas būtu tātad jāzina. Tā kā katra šī sadaļa mums ietver jā, šīs te lietas, un šeit mēs arī redzam, kad ir iespēja tātad veikt testu, ja, tad tas jau būs, kad jūs būsiet apguvuši visas šīs te iemaņas, ja, tad jūs arī beigās varat veikt šo te testēšanu un aizpildot testu ar tur noteiktu kļūdu skaitu varat iegūt šo te savu tātad profesionāļa certifikātu. Kas mums vēl tālāk? Tātad mums ir šeit arī pieejama šī līdera ētika. Jā, tas bija arī kaut kas tāds, ko mēs runājām pagājušajā reizē, bet arī šeit Coral Business Akadēmijā tātad mums ir atsevišķi, mēs varam iepazīties ar tātad Coral klubu ētikas tātad noteikumiem un standartiem un jā, par nu, teiksim, sīk un smalki tātad izlasīt visu šo te informāciju. Tālāk mentora instrukcija, ja, tā tad arī atsevišķa sadaļa, kā strādāt un būt kā mentoram un kā sponsoram, ja, un tad, kad jums jau komandā parādīsies jauni cilvēki, tātad kā mentorēt savus jaunos partnerus, kā mentorēt savus jaunos tātad biznesa interesantus. Tālāk, tātad, nu, šeit bija arī darba burtnīca, ja, kā jūs redzējāt pie akadēmijas, kuru arī var lejupielādēt, un tad mums šeit pie skolām un kursiem mums ir divas sadaļas. Tātad ir maratonu skola. Maratonu skola tātad mums paredz to, kad, kā veidot savus projektus. Ja? Tas ir tiešais tulkojums no krievu valodas. Ja? Maratons mūsu, nu, teiksim, latviešu valodā, tas apzīmē to procesu, ko mēs saucam par projektiem. Piemēram, tikko mēs palaidām aknu projektu, šodien mums sākās projekts izmaina savu dzīvi 90 dienās. Ja? Tātad projekti, tas ir efektīvs veids, kā piesaistīt jaunus klientus, kā piesaistīt jaunus partnerus. Un šeit ir iespēja tātad apgūt tādu lietu, kas saucās maratonu skola. Tātad. Un arī šeit apmācoties, tātad jūs varat iegūt šo certifikātu, kas ir tātad par to, ka jūs drīkstat organizēt šos te projektus, ja maratonus. Kā tas izpaužās drīkstat, ja? Pa lielam tas, ko jūs iegūstat tajā brīdī, ja, kad jūs noslēdzat, pabeidzat šo maratonu skolas certifikātu, jūs saņemat piekļuves visām projektu landing lapām. Tad kompānija mūsu vietā ir sagatavojusi jau gatavus projektus, sākot no Hidramaks komplekta, tālāk ir Parašild, tālāk ir Detox, Kolovāda, Nutripaka un Immunity Pack. Tātad visi šie te linki, ja šīs te jūsu mājas lapas, landing lapas ir pieejamas jūsu personīgajā kabinetā.
Un viņas ir pieejamas tikai tajā brīdī, kad jūs esat šajā te Korāla biznesa akadēmijā nokārtojuši maratona organizēšanas tātad certifikātu. Un šeit es vienkārši parādīšu, kā izskatās šī landing lapa. Ja, tātad, piemēram, Hidramaks. Tā, vai es varu pārslēgt latviešu valodā? Nē, es nevaru, man laikam jāņem kaut kāds cits links. Vienmēr sakot, parādu vienkārši kā piemēru, kad mums ir katram mūsu tātad, komplektam, jeb pakai, ir savs maratons izveidots. Un šī, piemēram, ir landing lapa, kur jūs varat reklamēt sociālajos tīklos ar savu unikālo saiti. Ja? Un tālāk jau, ja jūs, piemēram, nolemjat taisīt pats savu projektu par Hidramaks, par ūdens dzeršanu, tad jums arī šajā Korāla biznesa akadēmijā būs pieejami šie te materiāli. Jā, tad maratona skolas materiāli, kuri jūs varat lejupielādēt, piemēram, gribat taisīt ūdens projektu, tātad mēs lejupielādējam šo te ūdens projektu instrukciju un varam piekļūt arī visiem materiāliem, ja, kurus mēs varam izmantot projekta gaitā. Tur ir gatavi maketi, tur ir gatavi teksti, kurus mēs varam katru dienu tātad ievietot savā projektā. Mēs esam izmantojuši šo te opciju. Mūsu komanda strādā ar projektiem, tāpēc mēs arī izmantojam šos te gatavos materiālus. Ne visus, ja mēs daļēji tātad veidojam savus materiālus, daļēji mēs izmantojam arī šos materiālus, bet katrā ziņā tas ir ļoti liels palīgs tajā brīdī, kad jūs gribat veidot savu biznesu, nezināt, ar ko sākt, tad kompānija ir parūpējusies par to, lai būtu, piemēram, jau gatavi materiāli, lai jūs varētu jebkurā valodā veidot savu šo te projektu. Ja, tas var būt angļu, tas var būt krievu, tas var būt, nezinu, kādas mums vēl vācu valoda, ja, ungāru valoda un tā tālāk. Ja, tad šie te materiāli ir pieejami ļoti daudzās valodās. Nu, lūk. Tā kā šeit arī var visu papētīt. Un tad pēdējais kursiņš, kas šeit ir pieejams, tā ir rekomendētāja skola. Un rekomendētāja skola mums ir nepieciešama tādēļ, lai mēs varētu tātad, tad, kad sasniedzam smaragda direktora statusu, mums ir jābūt nokārtotiem diviem tātad kursiem. Pirmais kurs ir šis bāzes kurs, kas ir uzņēmēja darbības prasmes, un otrais kurs ir rekomendētāja skola. Un tikai tad, kad esam nokārtojuši šos divus certifikātus, tad mēs varam no kompānijas saņemt cilvēkus, tātad, kuri ir reģistrējušies bez sava konsultanta. Ja? Tātad katru dienu, vai nu, varbūt ne katru dienu, bet kompānijā tāpat no malas nāk iekšā dažādi cilvēki veikalā, kuriem nav sava konsultanta, kuri grib iegādāties produktus. Un tad šie cilvēki tiek piedāvāti un reģistrēti zem tiem līderiem, kuri ir izpildījuši šos te noteikumus. Pirmām kārtām tas ir smaragda direktora status, otrs noteikums bija, ja nemaldos, pēdējo 3 mēnešu laikā 6 reģistrēti cilvēki. Pareizi, Dace, es saku? Un trešais noteikums ir jābūt Korāla biznesa akadēmijā izietiem šiem te 2 kursiem. Ja? Tā kā tie ir tie bāzes nosacījumi, lai mums kompānija sāktu piešķirt šos te nejaušos klientus. Ja? Nejaušos klientus, kuri ir vienkārši pieregistrējušies vai ienākuši, ja, Koraļa klubā. Nu, lūk, tā kā varam atgriezties, es domāju, atpakaļ pie prezentācijas. Es arī uz prezentācijas esmu uzlikusi šīs te saitītes, kas ir uz Koraļu, uz biznesa akadēmiju. Paslēdzot tālāk, jā. Nu, lūk, un tātad apmācības, kuras nepieciešams iziet, lai no smaragda direktora status saņemt jaunās klientu reģistrācijas, jā. Tātad šīs divas apmācības, ja, tātad ir nepieciešamas obligāti iziet līdz smaragda direktora statusam, bet
Es domāju, ka tas noteikti ir noderīgi izdarīt jau no paša sākuma, kad jūs sākat, jo būs ļoti vērtīgi. Varbūt, nezinu, Dace var pakomentēt, arī Dace nesen gāja cauri apmācībām, vai tev bija noderīgi? Bija daudz lietas, kuras jau mēs esam nu, pielietojuši praksē un zinājuši, bet jā, darbs tieši, piemēram, ar konceptu sarakstu, un tas ir ļoti noderīgi un vispār kāds strādāt ar iebildomiem. Bija daudz laika vajadzīgs, lai iziet tām apmācībām, bet tas tā vērts, jo tu vari pārbaudīt arī sevi tajā testā un paskatīties savas tās zināšanas. Un gribēju vēl pakomentēt, ne tikai 6 cilvēkiem jābūt, bet tiem 6 cilvēkiem jābūt arī iepirkušiem. Tā kā jābūt aktivizētiem tie kontiem, ne tikai reģistrētiem klubu biedriem, lai varētu pretendēt uz šo mm, jauno klubu biedru sadali. Mm. Jā, labi, paldies tev, Daci. Jā, tieši tā, rekomendētāja īstenībā šis te apmācības bija ļoti īsas, bet jā, tās, kas ir tās uzņēmē darbības apmācības ar daudziem soļiem, jā, tās paņem savu laiku. Jā, tā ka tur ir jāierēķina arī laiks, bet ir noderīgi arī video. Tur ir gan rakstiskā formātā, gan video formātā. Arī dažādas vērtīgas lietas, tā kā ko var noskatīties un noklausīties. Jā, labi, iesim tālāk. Nu, lūk, nākamā tēma šodien, ko mēs apskatīsim, ir mārketinga plāns un mārketinga plāna nianses. Jā, šeit arī aicināšu kolēģus mani atbalstīt. Ja es kaut ko esmu piemirsus, tad droši varat iejaukties un mani papildināt. Iesim tālāk uz nākamo slaidu. Jā. Tātad tas, ko es gribētu uzsvērt, un tas, kas ir katram, kas uzsāk šo te lietu, jā, darboties korāla kluba, ir jāsaprot, ka šeit galvenais elements šajā biznesā tad ir kas? Tas ir direktora status. Ja? Jo principā visi labumi un visas lietas un arī viss bizness kā tāds mums veidojās tieši balstoties uz direktora statusu. Ja? Piemēram, mēs paši tātad uzsākam savu teiksim, apgrozījumu veidot, nu, sākot no direktora statusa, ja, kad jau mēs saņemam pirmo lielo naudu, ja, pirmos savus 125 eiro. Tas viss notiek tajā brīdī, kad mēs tātad esam izveidojuši noteiktu šo te apgrozījumu, ja, un sasnieguši, izpildījuši šos te pirmos nosacījumus. Un principā kāpēc šis bizness ir ļoti vienkāršs? Tas ir tāpēc, ka viss, kas jums jāizdara, jā, lai sāktu pelnīt, nu, teiksim, pieklājīgu ienākumu līmeni, ir jāiemāca 16 cilvēkiem izdarīt to pašu, ko izdarījāt jūs, sasniegt direktora statusu. Jo meistara, nu, teiksim, meistara kvalifikāciju mēs sasniedzam tajā brīdī, kad mums ir 16 direktori mūsu struktūrā. Ja? Tā kā viss ir ļoti vienkārši, izdaram paši un iemācam duplicēt, tātad izdarīt to pašu vēl 16, vismaz 16 cilvēkiem. Jā. Iesim tālāk. Es ceru, ka visi no jums ir redzējuši šo zaļo lapiņu, ja, zaļo papīrīti, kas saucās mārketinga plāns. Bet mēs tad iesim tālāk. Kas tad ir direktors? Varbūt kādam rodas arī šis te jautājums. Tātad, kas ir šis direktors, uz kura balstās viss Koraļu kluba bizness? Ja? Tātad direktors mums ir cilvēks, kuram nu, visbiežāk viņam jau ir nu, vismaz daži klienti. Jā, kādam tie ir jau 4, kādam varbūt ir jau 10 klienti, bet kāds šo direktoru statusu var izveidot tikai pērkot produktus sev un ģimenei. Jā? Un bieži vien tā arī mēdz būt, kad mūsu klienti pērkot iemīlot produktus un pērkot produktus sev un savai ģimenei, kļūst par direktoriem, viņiem pašiem nemaz nezinot. Ja? Un tos mēs saucam par patērētāju direktoriem. Kāpēc tas ir tik forši? Jo tieši Koraļu klubā šī te
atgriezeniskā bonusa sistēma ir izveidota tik vienkārša, ka jebkurš mūsu klients, jebkurš mūsu patērētājs var saņemt savu naudu atpakaļ ļoti, ļoti ātri. Tātad šis mūsu mārketinga plāns ir izveidots tā, lai katrs jaunais cilvēks pēc iespējas ātrāk varētu saņemt savu pirmo naudu. Ja? Un klientiem, kuri, nu, teiksim, priekš klientiem mēs to saucam par produktu bez maksas. Ja? Bet tiem, kas ir jau biznesā, tiem, kas vēlas jau veidot šo kā papildus savu ienākumu, tiem tātad šis ir mūsu pirmais tātad status, pirmais sasniegums. Un šeit gan ir mazi noteikumi, kas ir jāizpild. Tad ir jābūt personīgajiem pirkumiem, vismaz 50 punktu apmērā, un tātad vismaz 500 punktu apgrozījumam viena kalendārā mēneša ietvaros. Šeit mums ir vecais piemērs par Coral Detox komplektu un Grifoniju. 72 punkti, šobrīd jau mazāk, jā, punkti sanāk, bet nu, mēs skatāmies tātad pēc piemēra. Un tad, kad mēs redzam, ka zem manis jau ir, piemēram, 6 klienti, ja, kuri ir iepirkušies par 72 punktiem, iegādājoties Detox un piemēram, Grifonijas komplektu, nu, pieņemsim, sākās projekts izmaina savu dzīvi 90 dienās, ja, un jums pievienojās 6 jūsu draugi un arī vēlās iziet šo projektu. Līdz ar to jums jau veidojās tātad 504 punktu apgrozījums, no kura jūs saņemsiet atpakaļ 126 eiro. Ja? Tā kā tādā veidā arī mums tiek izpildīts šis direktora status. Ja? Un tad jau, kad nu, teiksim, mums šis apgrozījums ir vairāk par 500 punktiem, tad jau mēs, protams, arī varam nopelnīt vairāk naudas. Pie 750 punktu apgrozījuma mēs jau saņemam tātad prēmiju, un mums ir arī apgrozījums lielāks, tie jau ir pie 240 eiro. Savukārt, ja mums ir vēl vairāk klientu, ja, tad, piemēram, mums ir 1500 punktu apgrozījums mēnešu laikā, mēs jau varam saņemt 425 eiro. Ja? Un tas ir tikai no patērētājiem. Ja? Šeit pat vēl īsti nav sācies biznesi, ja šeit vienkārši mēs iesakām produktus lietot saviem draugiem, paziņām, ģimenes locekļiem, kolēģiem, ja, un tādā veidā mēs jau īstenībā varam nopelnīt diezgan patīkamu papildus ienākumu. Iesim tālāk. Tātad, Juri, vai tu tur esi? Tā, Juris saka, jāuztaisa pauze. Nevar pārslēgt slaidus. Nu, varam uztaisīt pauzi. Vajag? Juri, nedzirdam. Tā, Juris pazuda. Nedaudz pauzi jātaisa. Juri, tu tur esi? Jurīts aizgāja pačurāt. Nu labi. Pauze. Pauzē. Labi, labi, es tev pastāstīšu par prēmiju. Tātad, tā kā jūs redzējāt, ir viens mirklis mārketinga plānā, kurā jūs varat saņemt prēmiju. Un kas tad ir prēmija? Tātad tajā brīdī, kad mēs kā direktors sasniedzam 750 punktu apgrozījumu, tātad es un manu klientu pirkumi kopā ir 750 punkti vai vairāk viena kalendārā mēneša ietvaros. Tad mums kompānija izmaksā 50 eiro bonusu. Un šo bonusu var saņemt katru mēnesi, ja vien jūs noslēdzat šos 750 punktu apjomu. Ja? Bet ir 2 izņēmumi, kad mēs šo bonusu nevaram saņemt. Tātad, ja mēs iepriekšējā mēnesī neesam noslēguši direktoru statusu, tad nākamajā mēnesī mēs nesaņemam šo prēmiju. Ja, tā kā tas ir viens moments mārketinga plānā.
Un otrs moments ir tāds, ja esi sasniedzis meistara statusu, tad tev prēmiju neviens vairs neizmaksā. Ja? Tad jau tu esi liels un kruts, un prēmiju tu vairs nesaņem. Tu saņem, protams, visus savus pārējos bonusus un procentus un bezgalības procentus. Tā kā katrā statusā ir savi bonusi un savas prēmijas. Jā. Vai kādam ir gadījies nesaņemt prēmiju, kurš ir, piemēram, nokritis statusā? Nu, tad, kad tu neizpildi šo apgrozījumu, tad tev nedod prēmiju. Jā, tāpēc ir savi jaunie partneri un savi jaunie komandas locekļi vienmēr ir jāmudina tātad nevis tēmēt un mērķēt uz 500 punktu apgrozījumu. Ja, pirmajā vai vienalga, kurā mēnesī, bet ir savi partneri jāmudina tomēr mērķēt uz vismaz 1000 punktu apgrozījumu, jo tad, kad mums ir vismaz 1000 punktu apgrozījums kā mērķis, tad 750 mēs sasniegsim pavisam noteikti. Jā. Tā kā, jā, tu vari turpināt slaidus. Jā, tā ir. Jā, tā kā mēs noteikti iesakām visiem jaunajiem cilvēkiem nevis uzlikt par mērķi direktora status ar 500 punktiem, bet mērķis ir vismaz 1000 punktu apgrozījums. Ja? Viena kalendārā mēneša ietvaros, un tad mēs šo te bonusu saņemsim jebkurā gadījumā. Ja? Saņemsim bonusiņu. Un tas ir ļoti, ļoti patīkami. Iesim tālāk. Tātad, kā tad veidojās nauda? Ja? Kur tad tā nauda rodās Koraļu klubā? Kur tad Koraļu klubs ņem šo te naudu, ko mums izmaksāt? Tātad, pirmām kārtām mēs saņemam, tātad šeit ir runa, tad tajā brīdī, kad mēs esam sasnieguši direktoru statusu, ja, pirmo statusu, tātad mēs saņemam naudu no saviem personīgajiem pirkumiem, kas ir 25%. Ja es kā Evita esmu iepirkusies janvāra mēnesī uz 200 punktiem, tad es arī no saviem pirkumiem saņemšu atpakaļ 25% ja, savā koraļu maciņā. Tālāk es saņemu 15 līdz 25% no manu klientu apgrozījuma. Ja. Jeb tas ir mans grupas apjoms, jeb GA. Tādu saīsinājumu jūs redzēsiet, nu tā tad arī atskaitēs. Nu, lūk, kāpēc no cita klienta jūs saņemsiet 15 un no citiem klientiem 25%? Tad ir jāņem vērā tas, kā mūsu mārketinga plānā tātad klientiem ir iespējas sasniegt prēmiju patērētāju statusu. Ja, kļūt par prēmiju klientu. Un tajā brīdī, kad klients kļūst par prēmiju klientu, viņš ir tātad iepircies laika gaitā par 500 vai vairāk punktiem, jūs no viņa saņemsiet turpmāk 15% no viņa pirkumiem. Savukārt no jaunajiem klientiem, kuri vēl nav prēmiju statusā, jūs saņemsiet 25%. Ja? Tā kā šis te procents varijē atkarībā no tā, vai jūsu tātad klients ir prēmiju klients vai tas ir jūsu jaunais klients. Un tad tālāk jūs saņemat procentus no jūsu partneru apgrozījuma. Tad, kad jums komandā parādās jūsu partneri, tad jau jūs saņemat 5 līdz 10% no partneriem, ja, no partneru apgrozījuma. Un tātad sākot no meistara statusa, jūs saņemat papildus bezgalības bonusu, kas ir 1 līdz 4%. Arī meistara, nu, teiksim, kategorijā, meistara marketinga plānā ir pakāpieni. Ja, tad ir meistars, ir sudraba meistars, dubultā sudraba meistars, zelta meistars, platīna un zvaigžņu, nu tātad meistars, un līdz ar to jums atkarībā no jūsu meistara statusa arī tiek piešķirts šis te bezgalības bonus. Ja? Elīna raksta, partneru apgrozījums atkarīgs no dziļuma. Jā, tieši tā. Tātad, ja mēs skatāmies manu partneru apgrozījumus, tātad marketinga plānā,
mēs varam redzēt, ka no pirmās līnijas partneriem mēs saņemsim 10%, no otrā līmeņa partneriem saņemsim 8%, no trešā līmeņa saņemsim 5%, un tālāk uz leju līdz 6. līnijai mēs saņemam 5%. Jā. Un pēc tam jau ieslēdzās bezgalības bonus. Jā, tālāk par sesto līniju. Nu, lūk, iesim tālāk. Tātad, ejot tālāk pa pakāpieniem uz augšu, šeit būs gan naudas aprēķins, gan arī nosacījumi. Tātad, kas ir jāizdara, lai sasniegtu šo te statusu? Tātad, pēc direktora statusa nākamais mums ir sudraba direktors. Tas ir tajā brīdī, kad tu esi iemācījis tātad vēl vienu cilvēku izveidot šo te 750 punktu apjomu, ja? Un zem tevis tātad atverās jauns direktors. Tad tajā brīdī tad tu pats kļūsti jau par sudraba direktoru. Un šeit ir arī naudas aprēķins. Tātad mēs redzam, ka no 750 punktiem mēs aprēķinam 187,5 dolārus, jeb eiro, ja? Un tātad saņemam arī šo te prēmiju 50 eiro. Kopā tātad mēs esam nopelnījuši 237,5 eiro. Un pieskaitīsim klāt procentus, kurus mēs saņemam no sava pirmās līnijas partnera. Ja? Tātad tie būs 75 eiro. Jo arī mans partneris ir šajā gadījumā tātad izveidojis mēneša apgrozījumu 750 punkti. Un kopā tātad es saņemšu 312,5 eiro. Ja, tā kā tādā veidā arī mēs veidojās šis te naudas aprēķins katrā no tātad statusiem. Nu, lūk. Tālāk mēs ejam uz augšu. Tātad, kas ir zelta direktors? Tas ir nākamais pakāpiens aiz sudraba direktora. Tas ir tajā brīdī, kad tev ir divi partneri, neskaitot tavus klientus. Protams, tev tur ir vēl riņķī apkārt visi tavi mīļie klienti, bet starp šiem klientiem tātad ir parādījušies divi līderi, kuri arī tad sāk aicināt cilvēkus, sāk piedāvāt viņiem produktus, un arī viņi tātad ir izveidojuši šo te apgrozījumu. Nu, lūk, tātad tīkla apgrozījums šajā gadījumā būs 2250 punkti, jo mēs skaitam visu kopā. Mani 750 un manu partneru katra 750 punkti, ja tas veido tīkla apjomu. Un tātad man pašam, sākot no zelta direktora statusu, ir jau jāiepērkās par 70 punktiem mēnesī. Ja, tātad tas ir viens no noteikumiem. Tīkla apjomam ir jābūt minimums 2000 punktiem, lai sasniegtu zelta direktora statusu, un ir jābūt diviem tātad direktoru zariem. Un diviem direktoriem tātad sanāk, katrā zarā viens tātad direktors. Nu, lūk, un šeit jau mums ir atkal naudas aprēķins, kur mēs redzam, līdzīgi kā iepriekš, no saviem 750 punktiem mēs saņemam 237 eiro, un no saviem partneriem šajā gadījumā es saņemu 10%, un tie būs 150 eiro. Tātad kopā jau tas man veido 387,5 eiro, kurus es saņemšu tātad no kompānijas. Nu, lūk, iesim tālāk. Kas ir tātad nākamais pēc zelta direktora? Mums nāk smaragda direktors. Ja? Un smaragda direktoram noteikumi ir sekojoši. Ir jābūt tātad tīkla apjomam vismaz 3500 punkti, personīgie pirkumi 70 punkti un jābūt vismaz 3 direktoru zariem un 4 direktoriem, ja, šajos direktoru zaros. Nu, lūk, šajā paraugā mēs redzam, ka mums jau ir tātad 5 direktori, 5 aplīši. Viens no tiem ir zelta direktors, ja? Un tātad naudas aprēķins, tāpat kā iepriekš, tātad ir no saviem 750 punktiem saņem 237 eiro,
Tālāk no sava pirmā līmeņa partneriem es saņemu 10%, kas būs 225 eiro. Un mēs redzam, ka 2 partneri, kas ir zem zelta direktora, tie mums ir jau otrā līmeņa partneri. Ja, tad no tiem mēs saņemsim 8%, nevis 10%. Nu, lūk, un kopā tas mums veido 582,5 eiro ienākumu šajā mēnesī, šajā brīdī. Un es atgādināšu, ka no smaragda direktora statusa mēs arī varam jau saņemt šos te klientus, kuriem nav sava konsultanta, ja vien mēs esam Coral Business akadēmijā saņēmuši 2 certifikātus un izpildījuši šos te nosacījumus, lai saņemtu nereģistrētos klientus. Iesim tālāk. Tad mums jau ir briljanta direktors. Tas jau ir diezgan nopietns status, kad ir izveidojusies jau tāda nopietna partneru komanda. Ja, un šajā piemērā mēs redzam, ka briljanta direktoram ir jau tīkla apjoms 8250 punkti. Minimālais apjoms, lai sasniegtu šo statusu, ir 6500 punkti, bet šis briljanta direktors ir izdarījis vairāk, ja, kā mēs redzam, un viņam ir ne tikai 8 direktori, viņam ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, viņam jau ir 10 direktori viņa struktūrā. Ja. Nu, lūk, un naudas aprēķins atkal. Tātad mans personīgais apjoms, tas ir 237 eiro. Tātad pirmajā līnijā man ir 3000 punktu apgrozījums, kas ir 300 eiro. Otrajā līmenī man ir jau 5 cilvēki, no tiem es saņemu 8%, kas ir 300 eiro. Un trešajā līmenī tātad mēs redzam, ka ir viens direktors, no kura mēs saņemsim 5%. Nu, lūk, un tie būs 37,5 eiro. Tā kā šajā aprēķinā briljanta direktors mums saņem 875 eiro, bet mums ir arī piemēri iz dzīves, ka briljanta direktora statusā var nopelnīt arī daudz vairāk. Es nezinu, vai Elīna vai kāds varbūt cits grib padalīties ar savu piemēru, bet jā, briljanta direktora statusā mēs varam saņemt arī 1000 un vairāk eiro. Viss ir atkarīgs no jūsu gan klientu, personīgā klientu apjoma, gan arī kopējā tīkla apjoma. Jā. Nu, es varu padalīties ar savu labāko briljanta mēnesi, kas man bija pie apgrozījuma 9000 naudas vienības, laikam, punktu apgrozījums 9000. Man aprēķinā bija 1124 eiro. Bet man arī parasti personīgais apjoms ir diezgan liels. Nu, tā vidēji uz 2000 personīgais apjoms. Nu, nevis personīgais, bet manu klientu, manas struktūriņas apjoms ar maniem klientiem. Grupas apjoms, tas saucās Jā, grupas apjoms. Jā. Tātad mums ir personīgais apjoms, kas ir PA, grupas apjoms, kas tiek apzīmēts ar GA, un mums ir tīkla apjoms. Ja, tīkla apjoms kopā ar maniem partneriem. Tas ir TA, ja, tātad 3 saīsinājumi. Juri, tu vari uzlikt atpakaļ manu prezentāciju. Nu, ienākumu līmenis arī atkarīgs, kur tie direktori atrodas, cik plata ir mūsu pirmā līnija. Jo platākā pirmā līnija, jo ienākumi ir vairāk. Ja? Jāatcerās viens, kad ienākumi jau notiek platumā un stabilitāte dziļumā. Ja? Jā, Dace rakstā, arī zelta direktors var nopelnīt 1000 eiro. Jā, taisnībā Dacei arī ir šī pieredze, kad esot zelta direktora statusā ar lielu tīkla apjomu, mēs varam arī nopelnīt 1000 eiro. Jā, viss ir atkarīgs no tā, cik dziļa un cik liela ir jūsu struktūra. Bet tā kā saka Juris,
principā jūs nopelnīsiet vairāk, ja jums būs, nu, tātad pirmajā līnijā, šie te partneri būs pirmajā līnijā, ja, vairāk. Labi, iesim tālāk. Mēs esam nokļuvuši līdz meistara apjomam, ja. Par meistaru tālāk mēs šodien arī nekāpsim uz augšu, vienkārši šis ir tas pirmais lielais, es teiktu, pirmais lielais mērķis, uz ko vajadzētu tēmēt, kad mēs ienākam kompānijā, tad tas ir meistara status. Ja? Jo pie šī statusa, nu, teiksim, vidējais ienākums ir ap 1500 eiro. Ja, kas ir tāds, nu, virs Latvijas vidējās algas, pietiekoši, teiksim, pieņemams apjoms, lai, nu, varētu arī aiziet no darba, ja, varētu sākt strādāt tikai koraļu klubā. Un šeit mēs redzam, kādi ir nosacījumi. Tātad meistarā personīgie pirkumi ir jābūt 100 punkti, tīkla apjoms ir minimālais 12,500 punkti, ir jābūt vismaz 4 direktoru zariem, tātad pirmajā līnijā ir jābūt vismaz 4 atslēgas partneriem, ja, un 16 direktoriem. Tātad tas ir tas, ko es stāstīju pašā sākumā, ka būtībā mūsu bizness tātad veidojās tieši uz šiem te direktoriem. Ja, 16 direktoru struktūrā, tas nozīmē to, ka jūs esat jau meistara, teiksim, līmenī, meistara statusā. Un šajā konkrētajā piemērā var redzēt, ka šis meistars ir bijis ļoti centīgs. Viņam ir jau 18,000 punktu apgrozījums. Un šeit var redzēt, ka viņam ir pirmajā līnijā 1, 2, 3, 4, 5, 6 direktori. Ja, tā tad ne tikai 4, kas ir, nu, tā kā obligātais nosacījums, bet jau 6. Ja? Un no pirmā līmeņa direktoriem viņš saņem jau 495 eiro. Šeit ir ierēķināts arī 1%, kas ir šis te bezgalības bonus. Ja? Tālāk, tad otrajā līmenī ienākums ir tātad 675 eiro, jo tur ir jau vairāk direktori nekā pirmajā līmenī. Un no trešā līmeņa tātad direktoriem saņem 315 eiro. Nu, lūk, ja šī struktūra iet dziļumā, ja, tad attiecīgi mēs varam nu, tātad saņemt arī no nākamajiem 6 līmeņiem šos 5%, nākamie 3 būs tad vēl 5% no katra. Un sākot no 7. līmeņa uz leju, mēs saņemsim šo te 1 bezgalības procentu. Un īstenībā varbūt liekas, kas tas ir 1%, bet ja mēs, tātad, ja mūsu tīkla apjoms ir milzīgs, tad šis te 1% īstenībā veido ļoti lielu naudas apjomu, īpaši pie augstākiem jau meistara statusiem, pie zelta, pie platīna meistara statusa, šis te 1, 2 vai 3% veido pusi vai pat vēl vairāk lielāku daļu no jūsu ienākumu. Ja, tā kā šī te kompānijas mārketinga plāna detaļa, mazā nianse, ja, par bezgalības procentu spēlē ļoti būtisku lomu jūsu ienākumā. Jo ir kompānijas, kurās nemaksā nekādus bezgalības procentus, ja, kur jūs saņemat tikai no tiem saviem pirmajiem, ja, līmeņiem. Un tas arī viss, bet šeit ir tiešām super nosacījumi par bezgalības procentiem. Un iesim tālāk. Tātad parunāsim par tādu lietu kā transfera konts. Ja? Jo būtībā tad, kad mēs iesniedzam šo te iesniegumu par kļūšanu par izplatītāju un sasniedzam savu šo te direktoru statusu, mums pienākās papildus bonus. Un šis te papildus bonus saucās transfera konts. Kurš ir pamanījis transfera konta uzrakstiņu savā personīgajā kabinetā? Ir kāds no jaunajiem šeit, kurš ir pamanījis šo te sadaļu,
bet īsti vēl nesaprotu, kas tas tāds ir. Ielieciet vieninieciņu. Es nevienu neredzu te vairs. Aha. Tā, Sovita raksta 1, super. Jā, tātad, ko nozīmē transfēra konts? Tas nozīmē to, ka jūs savā ziņā varat savus pirkuma punktus uzkrāt. Un šis te uzkrājums dod jums tādu kā drošības spilvenu. Man liekas, ka visi, kas ir šajā zūmiņā, var apstiprināt, ka transfēra konts, ja, bieži vien ir tas glābējs, ja, uz ko mēs varam paļauties, kad mēs, piemēram, nezinām, vai šajā mēnesī man izdosies, piemēram, noslēgt 750 punktu apjomu. Ja, bet tu zini, ka tev transfēra kontā, piemēram, stāv tur noglabāti 200, 300, 400 punkti no iepriekšējiem mēnešiem, un tas ir tas tavs drošības pilvens, kuru tu vari izmantot. Jā, transfēra konts ir pieejams tikai tiem, kas ir iesnieguši iesniegumu par izplatītāju statusu, un tas ir ļoti svarīgi. Jā. Jo šis tiešām ir liels bonus. Liels bonus, tātad tas ļauj veikt, tātad principā šobrīd ir noslēdzies decembra mēnesis, jā, tātad mēs vairs iepirkties par decembra mēnesi nevaram, bet tie, kuriem ir transfēra konts, tad ir iespēja pārskaitīt punktus no sava transfēra konta uz atpakaļ, uz iepriekšējo mēnesi un koriģēt iepriekšējā mēneša statusu. Ja? Tad tā ir atkal dāvana no kompānijas, kad mēs varam no 1. līdz 4. datumam veikt korekcijas savos apjomos. Mēs varam šos transferu punktus pārskatīt gan uz savu kontu, gan uz sava partneru tātad numuriem, gan uz savu klientu numuriem. Tātad varam darboties ar šiem te pieejamajiem punktiem tā, kā mēs uzskatām par vajadzīgu. Ja? Nu, lūk, savā ziņā mēs arī varam, tātad, ja mēs pērkam produktus kādam no saviem radiniekiem, ja mēs pērkam produktus kādam no saviem draugiem, tad mēs varam tātad veikt vienu kopīgu pasūtījumu un šos te punktus ielikt tātad pirkuma brīdī, tātad mēs veicam šo transferu pasūtījumu. Varbūt esat arī pamanījuši, ka veicot pirkumu ir augšā tāda podziņa transfers. Ja? Un tad, kad mēs viņu aktivizējam, tad tajā brīdī online pirkumi visi aizies uz transfera kontu. Un, jā, šos transfera kontu punktus, tad pēc tam jūs varat pārskaitīt saviem radiem, draugiem, paziņām uz viņu numuriņiem pēc tam, kad paciņa ir atnākusi. Jā. Nu, lūk, kad var pārskaitīt punktus, tātad punktus var pārskaitīt jebkurā brīdī, transfera kontam nav nekādi ierobežojumi, un tātad no 1. līdz 4. datumam mēs varam pārskaitīt punktus arī uz iepriekšējo mēnesi. Jā. Nu, lūk, tātad, kad mēs nevaram punktus pārskaitīt uz iepriekšējo mēnesi, ja mums transferā tātad punktu nav. Ja? Jo tie punkti, kuri būs iegādāti iepriekšējā mēnesī vai agrāk, tos jūs varēsiet pārskaitīt, bet ja jūs izdomāsiet, nu es iepirkšos 1. janvārī un pārskaitīšu punktus atpakaļ uz decembri, tad tas nebūs iespējams, diemžēl, ja kompānija to regulē un skatās, lai punkti, kas ir iegādāti vai nu decembrī vai iepriekš, tos jūs varēsiet pārskaitīt uz atpakaļ. Savukārt jaunos pirkumus jūs nevarēsiet pārskaitīt uz iepriekšējo mēnesi. Jā, nu labi. Vai par transferu kontu ir viss skaidrs? Nu, pieņemsim, ka viss ir skaidrs. Gan jau katrs pats izmēģinās, jā, šo te funkciju savā personīgajā kabinetā. Dace raksta tā. Uz iepriekšējo mēnesi nevar pārskaitīt, ja personīgais apjoms ir zem 50. Ja jūsu klients iepirkās, jūs pasūtījāt pasūtījumu 31. decembrī, un tagad jūs gribat pārskaitīt savam klientam punktus 3. janvārī uz atpakaļ uz decembri, jūs to nevarēsiet izdarīt, ja
klientam nebūs 50 punktu personīgie pirkumi. Ja viņam būs nullīta kontā, tad jūs varēsiet viņam tos punktus pārskaitīt tikai uz janvāra mēnesi. Jā, tāds vēl momentiņš arī ir. Nu, ja es papildināšu, arī ja pašam direktoram zem 50 punktiem personīgais apjoms, tad arī tas skaidrs, kad vienkārši nenoslēdzat rangu, ja? Līdz ar to nedrīkst nekādā gadījumā aizmirst par personīgajiem, par personīgo apjomu, kurš jānodrošina tekošajā mēnesī, vai lūst vai plīst, jā, jo ja kāds nogulēs, tad viss darbs vējā. Jā, ar to labāk rēķināties. Jā, paldies, Juri, ka tu atgādināji. Tad ir ļoti svarīgi. Mēs ar savu komandu strādājam tā, ka mēneša pirmajos datumos mēs jau tātad uzliekam personīgo apjomu, lai mēneša beigās mēs to neaizmirstu izdarīt. Jo vislabākais ir savu personīgo apjomu uztaisīt līdz mēneša 3., 5. datumam, lai viss ir skaidrs. Ja, kad jūsu arī augstāk stāvošais mentors redzēs, kad jūs esat jau aktivizējuši savu kontu, tā ir enerģētiski, tā ir arī naudas plūsmas aktivizēšana, tad, kad mēs 1. datumā uzliekam savu personīgo punktu apjomu, mēs viņu varam uzlikt no transfēra, mēs varam veikt savu pirkumu jaunā mēneša, ja, lai mums tātad būtu šie te personīgie punkti. Jo, ja mēneša beigās jūs būsiet aizmirsuši uzlikt šos te savus 50 vai 70 vai 100 punktus personīgo apjomu, tad, diemžēl, naudu saņemt nevarēs. Jā, tad naudas aprēķins būs tā kā klientam, nevis kā partnerim, jā, bet kā klientam. Jā, tā kā esiet uzmanīgi, personīgos apjomus, tad uzlieciet jau mēneša sākumā. Iesim tālāk. Nu, lūk, jā. Un šeit es gribēju izmēģināt jauno opciju, uzlikt tāfeli, bet es nezinu, es ceru, ka man izdosies. Nē. No augšā pagaidi. Pagaidi, paskatīšos, vai man nav nobloķēts. Man liekas, ka tev ir jānoslēdz tā prezentācija, ne? Nē, nu es saprotu, ka tu gribi uz prezentāciju zīmēt, ja? Nu, uz tās tāfeles, kas ir tā iekšā. Uz tās. Es saprotu. Ok, mēģini tagad. Tā. Jauna tāfele. Tā. O, ir. Jūs redzat kaut ko, jā? Zīmoli redzam, skaidri. Jā, man ir kaut kāds zīmuls. Jā, super. Tā, paga. Jā, re, kur ir tā. Super. Tā tad es šobrīd uzzīmēšu, parādīšu to, kā izmantot šo te Koraļu kluba mārketinga plānu, lai nopelnītu naudu. Kā saka, lai nauda paliek ģimenē. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, vai ne, lai nauda paliek ģimenē. Tātad tas, ko mēs darām, tātad pirmām kārtām piereģistrējos es personīgi un sāku, teiksim, skatos, man patīk šie produkti, es šos produktus sāku ieteikt saviem draugiem, savai manikīrei, savai mammai, savai māsai, vēl kaut kādiem paziņām, un man jau sāk veidoties šis te tīkla apjoms. Ja, un es skatos, super, nezinu, pēc 2 mēnešiem es jau esmu iepirkusies, tur man tīkla apjoms ir jau 750 punkti. Un šajā brīdī, kas notiek, es savā koraļu maciņā saņemu šos te 237 eiro. Es jau aizmirsu, kā ir tāfeli zīmēt.
Tā, es nopaļošu, ja, 237 eiro. Nu, lūk, šajā brīdī, tad, kad ir jau izveidojies tāds pirmā klientu bāzīte, kas mums iepērkās, mēs jau varam sākt, nu, tātad veidot ģimenes biznesu. Ģimenes biznesa izskatās tā. Tātad mums noteikti ģimenē ir vai nu vīrs, bērni, jā, varbūt mamma. Un, kā jau mēs zinām, tad ģimenes locekļiem ir jāreģistrējās vienam zem otra. Tas ir viens no ētikas noteikumiem. Nu, lūk, un es šajā gadījumā zem sevis piereģistrēju savu vīru, Aigaru. Un tad, kad man sāk parādīties vēl jauni klienti un grib nākt uz projektiem, tad es šos te jaunos klientus reģistrēšu zem sava vīra. Aizsūtīšu sava vīra reģistrācijas šo te saitīti, un arī manam vīram tātad izveidosies, nu, pieņemsim tas pats 750 punktu apjoms, tādēļ, ka nu, tātad pie šī apjoma mēs saņemam šos 50 eiro bonusiņus. Nu, lūk, tātad šeit mēs redzam, ka mēs esam vienas ģimenes locekļi. Es saņemu 237 eiro savā kontā, mans vīrs saņem 237 eiro arī savā kontā, tātad arī šo te bonusiņu saņemam, un mūsu ģimenes ienākums, jau jūs redzat, ir virs 460 nu, tātad eiro. Ko es vēl saņemu šajā gadījumā? Kurš skatījās uzmanīgi mārketinga plānu? Tātad es saņemu 10% no sava vīra tātad apjoma, tāpēc, ka viņš ir mans pirmā līmeņa partneris. Ja? Un šajā gadījumā šie 10% būs tātad 75 eiro. Tātad mans ģimenes kopējais ienākums šajā gadījumā no kopējais tātad tīkla apjoms mums būs 1500 punkti, tātad 750 plus 750, jā, kopā tātad 1500. Tas ir mūsu tīkla apjoms šajā mēnesī, TA. Un tātad es kopā saņemšu, tūliņ es izreikināšu, man jaunajā gadā tika gudra galva nav vēl, bet es saņemšu tātad ģimenes ienākums mums būs 549 tātad eiro. 549. Nu, sanāk apmēram par 125 eiro mazāk nekā, ja es viena pati uztaisīšu 1500 eiro apgrozījumu, ja? Tātad, ja tu viena pati tātad uztaisītu šo 1500 punktu apgrozījumu, tad tu saņemtu apmēram 425 eiro. Ja es viena pati tātad ar saviem klientiem, bet ja es šo 1500 apjomu sadalu starp sevi un savu vīru, tad mēs kā ģimene nopelnam par 125 eiro vairāk naudas. Ja? Un tas ir tas ieguvums, ja, kad mēs papildus, ko mēs saņēmām šo 50 eiro bonusu, ja, kas mums pienākās pie 750 punktiem, un papildus mēs kā ģimene vēl saņēmām šos 10% partnera bonusu, kas ir 75 eiro. Ja? Tā kā šis moments ir ļoti, ļoti svarīgi, jo ir nu, teiksim, ģimenes, kuras nu, piereģistrē vēl savus bērnus, ja, blakus šeit pie vīra, vienu bērnu vai divus bērnus, ja, un tādā veidā sadalot klientus, ja ir ļoti liela klientu plūsma, ja, tad var tātad sadalīt šos te klientus zem dažādiem ģimenes locekļiem, un tādā veidā, nu, tātad var veidot ļoti, ļoti labu ienākumu. Punktu apjoms nebūs tik liels, bet ienākums, es zinu, ka mums ir viens piemērs, kas
ar savu ģimeni, viņi, man liekas, ka pie smaragda vai pie briljanta statusa pelna ap 2000 eiro. Šādā veidā vienkārši sadalot klientu plūsmu zem dažādiem ģimenes locekļiem. Ja? Un tādā veidā no tā punktu apjoma saņemot maksimālo, nu, tā kā iespējamo naudu. Un, jā, tā kā arī tā var, nu, teiksim, veidot šo te savu struktūru. Ja jums nav partneru, tad jūs varat veidot struktūru arī, nu, teiksim, ar saviem ģimenes locekļiem. Nu, lūk, tā kā tas ir piemērs. Tas ir piemērs. Tā, es varu laikam noslēgt, jā. Bet, Evita, man komentārs, ja tas ir bērna konts, ar bērna kontu nevarēs noslēgt vienošanos ar kompāniju, lai veiktu naudas izmaksu ārā. Summu varēs izmantot kā produktu pirkumiem vienkārši. Jā, tieši tā. Jāņem vērā tas, ka, ja tas ir bērns un ir šis te, numurs, kluba numurs ir taisīts uz bērnu, tad, protams, ka jums ir jārēķinās, ka šo te to naudu, ko viņš saņems savā, nu, tātad kontā, jūs varēsiet izmantot vai nu pirkumiem, vai arī pārskaitīt, piemēram, uz sava konta un tad veikt arī šos te pirkumus, ja, no šīs te bērna konta, ja naudas, ja. Būs grūtības tātad izņemt naudā šo te nopelnīto daļu, kas būs zem bērna konta, jā. Nu, labi. Iesim tālāk. Bērna bonusus vienkārši izmanto puišu produktiem. Viss. Jā. Jo mēs paši taču arī izmantojam kaut kādu daļu puišu produktiem. Līdz ar to nu, diži liela problēma nav. Protams, ja bērns nekļūst par veikstāvu. Nu, man šobrīd ir tā, man ir tā, ka es no sava konta visu naudu 100% ņemu ārā uz konta, bet produktus iegādājos no meitas konta naudiņām. Nu, tā harmoniski sanācis. Nu, varbūt kādam ir arī jautājums par to, kā vispār saņemt naudu no Koraļu kluba. Tātad ir divi varianti Latvijā. Piemēram, jūs varat būt pašnodarbinātais, ja, vai nu arī kā SIA. Ja, tātad jūs slēdzat līgumu ar kompāniju, kas saucās mārketinga līgums, noslēdzat līgumu, norādat konta numuru, uz kuru jūs vēlaties saņemt savu naudu, ja, ko jūs esat nopelnījuši. Un naudu var izņemt no tā brīža, kad jūs esat nopelnījuši vismaz 150 eiro vai vairāk. Zem 150 tātad eiro jums naudu neizmaksās uz konta. Ja, tā kā tas ir jāņem vērā, kad naudu jūs varat izņemt tajā brīdī, kad jums ir vismaz 150 vai vairāk ienākums. Un, jā, tad ir jāsazinās ar kompānijas pārstāvi attiecīgajā valstī, kurā jūs dzīvojat, un jūs elektroniski noslēdzat šo te līgumu un norādat konta numuru. Un par nodokļu nomaksu katrs ir atbildīgs pats. Jā, tāpēc pēc būtības, protams, jūs varat norādīt jebkuru konta numuru, jūs varat norādīt Revolut, jūs varat norādīt Wise karti, ja? Jūs varat norādīt vēl kaut kādas, nu, teiksim, online maksājumu iespējas, kartes, ja? Tam nav jābūt jūsu privātajam bankas kontam, ja jūs, protams, to naudu varat pārskaitīt, kur jums ir ērtāk, ja? Vienkārši kompānija neuzņemās atbildību par nodokļu nomaksu, par to jūs domājat paši, vai jūs tos nodokļus maksājat vai nemaksājat, ja? vai jūs kaut kādā veidā legalizējat šo te naudu, jā, tieši tā. Vai kādam ir jautājumi par šo? Tā, kas ir čatiņā? Jā, paldies, Daci. Nu, lūk, jā, tā kā par mārketingu plānu, tas vairāk vai mazāk ir arī viss. Protams, kad ir svarīgas vēl, nu, teiksim, dažādas nianses, kad mēs jau, nu, nonākam augstākos statusos, piemēram, no smaragdā
no Briljanta direktora mums iestājās tātad šis te līdzsvars kājās, ja, kad mums ir jābūt izlīdzsvarotai struktūrai, bet nu, tās jau ir tādas nu, dziļākas nianses, ko noteikti jums pastāstīs jūsu mentors, ja, bet katrā ziņā pats svarīgākais noteikti ir saprast to, ka jā, kad Koraļu klubā viss ir ļoti vienkārši, lai sasniegtu. Nē, man bija vēl viens slaids, Jūri, klausies. Jā, es tikko apskatījos. Jo. Jā, mans pēdējais slaids. Tātad, tas, kas ir pati garšīgākā odziņa Koraļu klubā, ir kas? Auto un nekustamā īpašuma bonus. Un šo te bonusu sasniegt īstenībā ir ļoti viegli. Kāpēc es tā saku? Es šobrīd, tad, kad jau esmu sasniegusi un saņēmusi šo te bonusu, es uzskatu, ka īstenībā tā ir tāda riktīgā medus maize. Un tas ir jāizmanto katram cilvēkam. Šī iespēja ir jāizmanto saņemt šos te bonusus, jo pirmā līmeņa bonus, kas ir auto vai nekustamā īpašuma vai apmācību bonus, ir 27,5 tūkstoši eiro. Un šo te bonusu mēs varam sasniegt būtībā ar 4-5 atslēgas cilvēkiem. Jums nevajag pašam meklēt šos 16 direktorus. Jums pietiks, ja jūs atradīsiet sev 4-5 cilvēkus tādus pašus kā jūs, kuri vēlas palīdzēt cilvēkiem, kuri vēlās stāstīt par šiem produktiem, dalīties, kam ir superīgi rezultāti. Un šie cilvēki vienkārši jums palīdzēs, jūs kopā izveidosiet šo savu apjomu, lai saņemtu auto vai nekustamā īpašuma bonusu. Un jā, tie ir tikai 4 vai 5 cilvēki. Tā kā viss ir ļoti vienkārši. Mārketinga plāns ir tiešām ļoti, ļoti labs tādā ziņā, ka tiešām ātri mēs varam ieraudzīt savu pirmo naudu. Mēs varam ātri arī apmācīt un parādīt saviem partneriem šo te produkta vērtību, jo produkts tiešām strādā. Un, manuprāt, šis ir produkts, kas ir vajadzīgs pilnīgi visiem cilvēkiem šobrīd pie mūsdienu uztura, pie mūsdienu ēšanas, dzeršanas, dzīvesveida paradumiem. Jā, tā kā novēlu visiem ieraudzīt šo te vienkāršību, jā, šo te vienkāršību un atrast tādus pašus cilvēkus kā jūs, kuri novērtē šo produktu, kuriem mirdz acis, kuri grib dalīties, grib runāt un vēlas vienkārši padarīt šo pasauli labāku. Un jā, mans mērķis, lai manā komandā šogad vismaz 2 cilvēki saņem M20 bonusu. Un es uzskatu, ka tas ir iespējams, un ka tas ir iespējams tiešām diezgan ātri, elementāri un uzliekot pareizos fokusā lietas, uz ko tā kā strādāt. Jā. Vai ne? Es tikai nedaudz papildināšu. Domāju, ka noderīga informācija īpaši jauniņiem, jo kad tikko mēs ienākam kompānijā, komandā, tad vislabāk uz tā, vislabāk taisīt, izveidot 5-6 zālus, ja, uzreiz nedomājot, jo ja mēs ieciklēsimies uz 3 vai 4, lai tiktu lai atradu mēs tā rangu, ja, tad pēc tam mums var pietrūkt tās enerģijas, tās dzirksts, kas mums bija sākumā, ja, un tas būs 100-kāršīgi grūtāk nekā to izdarīt sākumā, ja. Šo lietu vairāk kārtīgi ir atkārtojuši un atkārto,
lielie kompānijas līderi, jā. Lūk, līdz ar to, teikšu tā, nežēlu spēkus, lai sākumā atrastu tos 5, 6 līderus savā pirmajā līnijā, ja, un tad var mierīgi palīdzēt viņam attīstīties, jo, piemēram, jo jaunus zarus pēc entajiem gadiem tas jau nebūs. Nu, Prasīs daudz enerģijas, prasīs jā, daudz enerģijas ieguldījumus. Jā. jā. Tā kā katram uzreiz jau meklēt šos te savus 4, 5, 6 savus atslēgas cilvēkus, ar kuriem veidot šo te biznesu. Tieši tā, tas ir pats vieglākais. Tā arī notika man, kad reizē atnāca šie 5 cilvēki, 5, 6, un mēs reizē kā komanda pacēlāmies ļoti strauji. Pusotra gada laikā mēs kā komanda pacēlāmies ļoti, ļoti ātri, ja, kopā strādājot. Elīna saka, vai